lielākā daļa no viņām ir boring, un viņas ir garlaicīgas. Nē, nu ir arī labas reklāmas, vienīgais viņas kalpo sliktiem mērķiem droši vien. Būtu mazāk, būtu forši. Nu, es nezinu, protams, ka ietekmē, kāpēc viņas ir, kāpēc kāds maksā par viņām, ka viņas tur ir. Zin kā, viņas noteikti ietekmē mūsu viedokli ikdienā, jo labāk vieta, kā jo pārpildītāk, jo vairāk plūsmas tajā vietā ir, kur tā reklāma stāv, jo viņu vairāk ievēro. Attīstījušās tik tālu reāli, lai viņas tādas būtu, un viņas nepiesaistītu mūsu uzmanību, jo viņas nebūtu tādas, kādas viņas ir. Viss vienkārši iet uz to, ka viņas, viņas nav ne labas, ne sliktas. Man reklāmas nepatīk vispār kā tādas, tāpēc, ka viņas tā kā uzspiež tev, tā kā varbūt tās dot tev kaut kādas idejas, kuras tev nemaz nevajadzētu būt. Viņas tev liek gribēt mantas, kuras tev nemaz nevajadzētu īstenībā. Bet tas ir arī tas virzības spēks. Ekonomika nepastāv, ja nebūtu reklāmas. Mums nevienam nebūtu nekāda lieta. Jā. Reklāmas ir vajadzīgs, lai viņš pastāvētu. Tad neviens nepirka neko. Reāli kādam būtu bijis vajadzīgs iPhones, ja nebūtu viņš reklamēts tā, kā viņu reklamēja. Bet tā ir daļa no pilsētas. Varbūt arī tas, kā es esmu pieredzis, Stokholmas sindroms or something, bet tā ir daļa no pilsētas. Viņas, ja kaut ko citu varētu ielikt viņu vietā, tad for sure, nezinu, kaut kādu street art, piemēram. Tas būtu daudz naisāk. Street art, tas arī uzspiež tev viedokli kaut kādu visu. Jebkas jau mēģina kaut ko konvejot, kaut ko pastāstīt. Bet, jā, es nezinu, kaut kāds politiskās reklāmas man nepatīk. Tādām nevajadzētu nekur būt reāli. Jo vienīgās, kuras es redzu, ir saskaņas, un man liekas, viņiem vienīgiem ir budžets, par ko reklamēties, tāpēc par šiem. Advertising in city, it's first of all it depends because there's different meaning for different ways of advertising. There's advertising for a product, and there's advertising for campaign, there's advertising for lobby, for election in the government. There's different kinds of advertising. So if it's a brand advertising, for example, as a company, it doesn't have to be aggressive or to have to be in places which is not nice for the eyes of the people. Like how the government is not allowed to make a graffiti in the streets, and they are not allowed to do street art in the public. Why I have to wake up in the morning on the way to work and see, instead of see something nice, to see advertising of a clothes company, for example, or for a car? Why I have to see these things in the streets instead of see nice things? And it's not equal that they make. I want to see graffiti or see artwork. This is illegal, advertising is illegal, so there's something not nice. And also, the advertising in strategic places, it's so expensive that only the capitalistic company that have a lot of money have the power to show the people in their face, and not the right things. Maybe there's more things important that people have to see and they don't see it. Advertising, it's also kind of manipulate people, and they are working, they're studying it, how to make the advertising, what color fit for these people, what is the design, how to show it, where to show it. It's kind of manipulating that. It's make the people think that this is the right thing to do. To be a normal human, I have to use the shaving machine Mach 3. This is how look the businessman, the successful man. They put him with the suit, shaved at AM in the morning when all the people goes to work. They see him in the morning, you know. That they have to see this is the ideal man. This is how all the people have to look to be the right this. So it's not good. Like if you want to use advertising, it's to make awareness of something new, or to aware the people of something that they really need, not for a new rule or a new thing to put it on the street. New announcement, for example. Yes, this could be something to not only do it in newspaper or in the radio.
but make advertising to sell product and who have more money to use this spot because staging, I don't like this idea. I don't like this idea at all, and it's not fair also for the local people who have their product in the country. For example, if there is a local drink or a local tailor that he sew the clothes for the city and the city like it, suddenly a big advertising come and they show a clothes company that's new in the neighborhood, which is not good for the tailor, you know, but advertising is shit. I think I will actually. Kā ir labi, ka kaut ko tādu tā plašai apskatēji izvieto. Tāpat kaut kādi pasākumi, festivāli, nu, viņiem jau vajag tās reklāmas, lai ir kaut kāds pieprasījums. Bet, nu, lielākoties jau ir problēma tā, ka milzīga daļa no tā, ko mēs tām ielām redzam, nav ne vizuāli kaut kas pievilcīgs, ne tiešām noderīgs, bet tā ir vienkārši kaut kāda pilnībā lieka informācija, kura tagad sēž tavās smadzenēs. Man, piemēram, arī ļoti nepatīk, ka ir kaut kādas ziedojuma reklāmas, vai arī, ne, ziedojuma reklāmas ne, bet ka tas ir piemērs, kāpēc par tām ziedojuma reklāmām iedomājos, ka ir kaut kāda bilde ar sunīti, un viņš skatās tieši objektīvā, un tad liekas, ka viņš skatās tev acīs, un tev ir viņa žēl, un tāpēc, nu, tev ir kaut kāds personīgs, kaut kāda personīga piesaist tam, kas tur tiek pavēstīts. Un tāpat kaut kādās, es nezinu, kosmētikas reklāmās, ka kaut kāds seksīgs čieps skatās tieši tev acīs. Un tas ir kaut kādā, nu, nepatīkami, ka kaut kā, es nezinu. Tas ir kaut kas, par ko es esmu domājis, vienkārši tas šķietamais personīgums, kāds tiek radīts tajos attēlos, lai gan tas ir absolūti bezpersoniski īstenībā. Tas ir dīvaini, bet tas kaut kā strādā. Es arī runāju ar vienu meiteni, draudzeni nesen, un viņa teica, nu jā, bet ja nebūtu reklāma, tad es nezinātu, ka ir atlaides kaut kādam lainerim vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tad viņa brīdi padomāja, nu, paklusēja, un tad teica, jā, bet varbūt tad es arī nezinātu, ka man gribās tādu, un tad, kas tad beigās ir tas lielākais iegums. Es nezinu, nu, man ir grūti iedomāties, kā būtu pastāvēt vidē, kurā to reklāmu nav, vai kad tās tiek ļoti stingri izskatītas kaut kā pēc tās saturiskās jēgas, vai, es nezinu, kaut kādas nebūtu. Nu, to ir grūti iztēloties, un it kā atrodas tomēr pietiekami daudz iemeslu, kāpēc ir labi, ka viņas ir, bet es domāju, ka ja viņa nebūtu, tad tomēr kaut kā varētu iztikt bez, un tas varētu būt patīkamāk. Bet man ir kaut kā tāda nojauta, ja, piemēram, pazustu reklāmas pilnībā, tad viņas tāpat uzrastos no jauna.